Sveicināti Kristiāna Handmade kanālā. Parādīšu jums, kā divos veidos var sākt tamborēšanu pāpli. Viens no tiem ir ar gaisa cilpiņām, un otrs ir ar maģisko cilpu. Saku tamborēt ierastajā veidā, kā visi tamborējumi parasti sākās. Tas ir uztaisot cilpu. Ja. Un tamborējot gaisa cilpiņus. Tamborējam gaisa cilpiņus un veidojam vai nu kvadrāta, taisnstūra veida tamborējumu, vai, ja vajag uz apli, tad taisam savienojošo, savienojam sākumu ar beigām kopā. Vēlreiz parādīšu lēnāk. Tātad šis ir klasiskais veids, kā parasti sākt tamborēšanu. Ņem diegu, vienu galu turam kreisajā rokā, otrs aiziet pie kamolīša. Varbūt, lai uzskatāmāk, lai vieglāk, mēs sagriežam krustām, ja, izveidojam tā kā krustu, šidā te, un ar rīkšķiem ķeram ciet to galu, kas iet pie kamolīša. Mums sanāk cilpiņa, savalkās. Nu, cilpiņu var pavilkt mazāku vai pastiept lielāku, pavalkot atkal aiz otra. Ja? Šādi te. Tā tad vēlreiz. Tad, kad to dara ar rokām, tas sanāk, manuprāt, daudz vienkāršāk. Ņemam rokās abus diegus, divus diegus pārlokam tā kā. Sagriežam, man tas kaut kā automātiski. Sagriežam un ķeram ciet, velkam cauri to diegu, kas aiziet pie kamolīša, un astīti paliek. Un mums ir pirmā gaisa cilpiņa, ar ko turpināt tālāk tamborēt ķēdīti. Un ķēdīti tamborē aizķerot diedziņu, velkam cauri cilpiņai, aizķeram diegu, gaisa cilpiņas 2, aizķeram 3, un tā vairs varam tamborēt bezgalīgi. Tamborējot pa apli, šo te gaisa cilpiņu kaut kādā brīdī, atkarībā no rakstījums, būs norādīts, cik pirmajā rindā vajadzīgs ir gaisa cilpiņas, kuras tad, kad veido apļa tamborējumu, savieno ar savienojošo stabiņu, nezinu, kā to pareizi pateikt. Izdur cauri pirmajai un velk diedziņu cauri abām gaisa cilpiņām, un jums veidojās šāds te mazs mini aplītis, kurā tad nākamajās rindās attiecīgi tamborē iekšā pirmo rindu. Šis tā kā bāzīte, tā kā sākums, tā kā pamats sanāk. Galus pēc tam iestrādā darbā iekšā, ievelk ar adatu vai pie tamborē klāt, bet šis tad ir tas pats sākums, kā uzsākt tamborēšanu pāpli klasiskajā veidā. Otrs veids, kas man pašai šķiet piemērotāks, ir tā saucamā maģiskā cilpa. Es viņu tā saucu, jo angliski viņa saucās Magic Loop, un kāpēc tā viņa tā nevarētu saukt arī latviski. Te varbūt vajag drusciņu vairāk pirkstu veiklības sākumā, taču pēc tam, manuprāt, izskatās tas centriņš smukāks, ciešāks. Ņemam diegu pāri 2 pirkstiem. Ja? Es pat teiktu, ar šiem te 2 var saķert šādi te, pārliekam pāri. Es nezinu, vai var redzēt. Un to diegu, kas iet pie kamola, turam ciet. Ar rīkšķīti turam ļipiņu, astīti, un pārkrustojam atkal pāri, un ar šiem 2 pirkstiem pieturam. Tad ņemam adatu, papakšu diegam, sanāk atkal, ka mēs taisam krustu, aizķer
velku pa apakšu ārā un sanāk kā pirmā cilpiņa. Viņš pārkrustojās. Redziet, sagriežās. Tinkš. Vēlreiz. Pārkrustojās diegi pa apakšu šim un pa augšu tam garajam diegam. Atkal viņš sagriežās krustā, un mēs varam izvilkt viņu pa apakšu ārā. Un sanāk pirmā cilpiņa. Un tad turpinām tālāk, atkal aizķeram, velkam cauri. Te ir tā pirkstu veiklība vajadzīga, jo es šī brīdī, kad sāk tamborēt uz augšu gaisa cilpiņas, tās pirmās 3 vai pirmās 2, es velku pirkstus ārā, es viņu laižu vaļā šo te aplīti. Un tamborēju uz apli pāri abiem šiem te diegiem. Tātad, teiksim, 2, 3 gaisa cilpiņas ir kā stabiņš ar vienu apmetumu. Pieņemsim tur, uztaisam vēl otru, 3, 4, 10, 12, vienalga cik rakstā ir nepieciešami šie te pirmās rindas stabiņi. Un tad jau tajos pārējos video, kur es jums esmu rādījusi, ka sākam strādāt darbu ar šo te maģisko cilpu, tad beigās aiz tās ļipiņas savalkot, viņš smuki savalkās viss. Tāpēc vajag tamborēt pāri abiem diegiem, lai ir pēc tam aiz kā savilkt, ka vidū paliek tie 2 diedziņi. Nu, tāda ir atšķirība starp vienkāršajām gaisa cilpiņām, kas savienotas galā kopā, vai šo te maģisko cilpu. Trenējieties, skatieties, kā jums pašiem ir ērtāk. Nepareizi nav nevienā veidā. Man liekas, rokdarbos vispār katrs dara, kā kuram ir ērtāk un pielāgojās. Un tas nav tāds akmenī cirsts, tā nav matemātika. Tas ir tāds tomēr māksliniecisks process. Darbojamies, lai jums izdodas. Paldies, ka skatījāties. Tiekamies nākamajos video. Atā.